Čau, čau! Šodien gribu paturpināt par robežām. Robežas ir ļoti svarīga lieta ne tikai attiecībās, bet arī cilvēka personīgajā dziedinājumā un pieaugšanā. Un šajā video gribu apskatīt dažādu robežu veidus. Mēdz būt tā, ka cilvēkam ir ļoti ok robežas vienā dzīves jomā, bet to katastrofāli trūkst kādā citā, vai viņš nemaz nav aizdomājies, ka, hei, arī te vispār tas būtu nozīmīgi. Tāpēc izmanto šo video, lai apskatītu savu dzīvi un kā tas strādā vai nestrādā tieši tev. 1. Fiziskās robežas. Tās attiec uz fizisko ķermeni, pieskārieniem, tuvību un parāda citiem cilvēkiem mūsu fizisko komforta zonu un vajadzību pēc savas telpas, kā arī attiec uz elementārām fiziskām pamatvajadzībām, piemēram, uz ēdienu vai uz atpūtu. Šīs robežas parāda, cik tuvu mums drīkst atrasties, kāda veida pieskārieni, ja vispār, ir pieļaujami, cik daudz privātuma tev nepieciešams un kā izturēties tavā personīgajā telpā. Fiziskās robežas skaidri nosaka to, ka tavs ķermenis pieder tikai tev, tāpat kā tava personīgā telpa. Fizisku robežu piemēri varētu būt vēlme attālināties un iebilst, ja kāds tev apsēžas pārāk tuvu, nevēlēšanās apskauties ar pārāk svešiem cilvēkiem vai vajadzība pēc atpūtas, pēc nogurdinošu uzdevumu veikšanas. 2. Seksuālās robežas. Tās mēdz iekļaut pie fiziskajām robežām, bet tā kā seksuāla tuvība vairumā gadījumu vismaz ietver daudz vairāk par tikai tīri ķermenisku kontaktu, tad to ir vērts izdalīt atsevišķi. Šīs robežas norāda uz to, kāda veida seksuāla pieskārieni un tuvība tev ir pieņemama, cik bieži, kad, kur un ar ko, kā arī ietver sevi arī seksuāla rakstura komentārus. Piemēram, tā varētu būt seksuāla attiecība nevēlēšanās ar tikko iepazītu cilvēku, uzstāšana uz konkrētas kontracepcijas metodas lietošanu, piemēram, prezervatīviem, vai atklāta saruna ar partneri par pieņemamām un nepieņemamām lietām seksuālajā sfērā. 3. Emocionālās robežas. Tās ietver sevī izpratni un cieņu pret savstarpējām emocijām, domām un emocionālo labsajūtu. Ir svarīgi apzināties, ka, lai arī defaultā mēs bieži mēdzam domāt, ka visiem ir tāpat kā man, tā nebūtu nav, un cilvēkiem mēdz būt ļoti dažādas emocionālās kapacitātes un vajadzības. Nospraužot emocionālās robežas, cilvēks sevi pasargā no manipulācijas un kultivē veselīgākas attiecības, kas balstās uz uzticēšanos un empātiju. Emocionālās robežas aizsargā tavas tiesības justies tieši tā, kā tu jūties, tevi par to nekritizējot, neizsmejot, nenoniecinot vai kā citādi nenoraidot tavas emocijas. Tāpat tās paredz to, ka tev nav jāliek citu cilvēku emocionālās vajadzības augstāk par savējām. Tu uzņemies atbildību par to, kā jūties, bet ne par to, kā jūtas citi cilvēki. Emocionālās robežas arī paredz pārlieku un nedalīties apkārt ar personīgu informāciju, ja tas kādam iesaistītajam nav pieņemama. Šo robežu piemēru varētu būt uzstāšana, lai partnera draugu priekšā par tevi netiek jokots vai citādi tu netiec publiski kaunināts, nevēlēšanās publiskās vietās aizrauties ar jūtu izpausmēm, vai vēlme emocionāli dalīties ar savu pārdzīvojumu tikai tad, ja tev šķiet, ka tas tiek uztverts cieņpilni. 4. Laika un enerģijas robežas. Tās ir ļoti svarīgas gan, lai uzturētu veselīgu, brīvā laika darba līdzsvaru, gan rūpētos par mūsu attiecībām. Šīs robežas sevi ietver cieņu pret kopīgiem plāniem un saistībām, atbildībām un dažādām kopīgām aktivitātēm. Efektīvi pārvaldot savu laiku, cilvēks var izvairīties no izdegšanas un piedzīvot mazāk stresa. Tev ir tiesības nepiekrist lietām, ko nevēlies darīt, un uz to, lai citi cilvēki neiznieko veltīgi tavu laiku, un arī uz to, lai tu nepārstrādājies. Šo robežu piemēri būtu atteikums ārpus darba laika celt savu darba telefonu, vai laika limitu uzstādījums savai pieejamībai kādai konkrētai aktivitātei vai uz kādu konkrētu tikšanos, vai ieteikums tikties citu dienu, jo pašreiz citas lietas jau ir ieplānotas, vai varbūt tu vienkārši nemaz nevēlies satikties. 5. Intelektuālās jeb mentālās robežas.
Šīs robežas attiec uz tavām idejām un domām un virza komunikāciju konkrētā gultnē gadījumos, ja otrs cilvēks nerespektē tavas domas vai uzskatus. Tās paredz cieņu pret otru cilvēku pat tad, ja jūsu viedokļi nesakrīt, kā arī palīdz apzināties, vai diskusijas par konkrēto tēmu vispār būtu atbilstošas un tā vērtas. Šīs robežas tiek pārkāptas brīdī, kad sākas noniecināšana vai ņirgāšanās par otra cilvēka domām vai idejām. Tev ir tiesības un tu drīksti domāt to, ko tu domā. Mentālo robežu piemēri būtu pateicība par viedokli no malas, bet palikšana pie sava viedokļa lēmumu pieņemšanā, atvērtība diskusijai, bet ievērojot pieklājības normas un izvairoties no personīgiem apvainojumiem, vai arī nevēlēšanās sākt konkrētu sarunas tēmu, jo ir sajūta, ka tavs viedoklis netiks ņemts vērā un tu tiksi apklusināts. 6. Komunikācijas robežas. Nozīmīgs aspekts cieņpilnā un jēgpilnā saziņā ar jebkuru līdzcilvēku. Komunikācijas robežas nosprauž, ņemot vērā toni un valodu, kas ir pieņemama, klausīšanos un atgrieznisko saiti un vajadzību sevi izpaust autentiski, tomēr citiem pieņemamā veidā. Komunikācijas robežas palīdz veidot atvērtas un konstruktīvas sarunas, motivē uzticēšanos un arī labāku saikni, un ļoti palīdz arī konfliktu risināšanā. Komunikācijas robežu piemēri varētu būt atteikšanās runāt par kādu konkrētu tematu, vai sarunas pārtraukšana, ja sākas kliekšana vai apsaukāšanās, vai arī nevēlēšanās vispār uzsākt sarunu, ja pašreiz jūties pārāk noguris, piemēram, lai pilnvērtīgi tajā iesaistītos, bet šajā gadījumā, protams, būtu korekti ieteikt citu laiku sarunai. 7. Partnerattiecību robežas. Šīs robežas tiek noteikts ar romantisko partneri, definējot jūsu attiecību nopietnību, vēlmes, vajadzības un ekspektācijas vienam no otra. Abām pusēm ir svarīgi apzināties, ka tas tiek darīts ar mērķi būt tuvu cilvēkam, tev pieņemamā veidā, nevis robežas pastāv, lai turētu otru no sevis pa gabalu. Partnerattiecību robežas atļauj iesaistītajiem justies droši un sniedz lielāku paredzamību partneru uzvedībā, kas attiecīgi samazina trauksmi. Šo robežu piemērs varētu būt nepiekrišana uz atvērta tipa attiecībām vai nevēlēšanās, lai konkrēti intīma attiecību temati tiktu iznesti ārpus attiecībām un diskutēt ar citiem cilvēkiem, vai vēlme attiecības noformēt oficiāli pirms, piemēram, radīt kopīgus bērnus. 8. Personīgās robežas. Tās atspoguļo mūsu individuālās vērtības, uzskatu sistēmu, morāles un ētikas normas. Personīgās robežas ietver sevi arī reliģisko vai garīgo pārliecību, politiskos uzskatus, unikālas vajadzības un tā tālāk. Tā kā tā ir ļoti personīga lieta, šo ir svarīgi komunicēt ar tuvajiem cilvēkiem, jo tad attiecības veidosies patiesi un savstarpēji uzticoties, jo otru cilvēku spējam labāk saprast un cienīt. Kā piemērs varētu būt nedošanās līdzi draugiem uz baznīcu, jo tu neesi ticīgs cilvēks, vai lēmums nelaist pasaulē bērnus un būvēt savas partnerattiecības bez ģimenes pieauguma. Tāpat tā varētu būt arī došanās dzīvot uz ārzemēm, pat tad, ja pret to iebilst tuvākie cilvēki. 9. Digitālās robežas. Samērā nesen radušās robežas tomēr nozīmīgas mūsdienu pasaulē, jo saistās ar tehnoloģijām un mūsu saskarsmi online vidē. Digitālās robežas, protams, ietver to, ka nosakām savu laiku, ko pavadam pie ekrāniem, sevišķi sociālajos tīklos, spēlītēs un tam līdzīgās izklaidēs. Bet ļoti svarīgi ir arī noteikt robežas, kas attiec uz mūsu drošību un privātumu internetā, un pārvaldīt savu pieejamību virtuālai komunikācijai, kas dažreiz mēdz būt par pamatu daudziem konfliktiem, jo cilvēkiem ļoti bieži par to ir dažādas ekspektācijas. Tagad katram ir telefons pie rokas gandrīz visu laiku, tāpēc dažreiz rodas ilūzija, ka cilvēkam būtu jābūt pieejamam komunikācijai visu laiku un uzreiz jāatbild, kas var absolūti nebūt šī cilvēka vēlme. Digitālo robežu piemērs varētu būt nevēlēšanās sūtīt intīma rakstura attēlus kādam internetā, vai nedalīšanās ar savām sociālo tīklu parolēm un sarakstēm ar partneri,
vai laika ierobežošana telefonu spēlītēm, tiktokiem un tā tālāk. 10 finansiālās un materiālās robežas. Tās aizsargā mūsu laicīgās lietas un resursus, tavas tiesības tērēt savu naudu tā, kā to vēlies tu, nedot vai neaizdot naudu, ja to nevēlies darīt, un arī tavas tiesības uz atalgojumu par darbu, ko paveic. Materiālās robežas paredz, ka dažas lietas pieder tev, un tikai tu nosaki limitus tam, ar ko dalīsies un cik daudz. Piemēram, kam ir tavas mājas atslēgas, vai kāds zina tavas bankas paroles, kā tiek uzglabāta un tērēta tava vai jūsu un partneru kopīgā nauda. Citi piemēri varētu būt nevēlēšanās, lai kāds aizņems tev mašīnu vai ko citu tev piederošu, pirms tam tev nepajautājot. Atteikums finansiāli atbalstīt ģimenes locekli, kam raksturīga viegliprātīga attieksme pret naudu, vai savas materiālās neatkarības saglabāšana partnerattiecībās, atsakoties finanses likt vienā katlā. Visbeidzot, 11 bezierunu robežas. Tās domātas savas tiešās drošības aizsargāšanai. Ja tās netiek ievērotas, tas ir absolūts dealbreakers attiecībās ar ļoti nopietnām sekām, un bezierunu robežas visbiežāk sevī iekļauj visa veida vardarbību, atkarības un dzīvību apdraudošas lietas, kā arī atbildes reakcija pārsvarā paredz kontakta pārtraukšanu ar cilvēku, kas pārkāps tik nozīmīgu robežu vai kaut ko vienlīdz nopietnu. Svarīgi, lai šajā kategorijā patiešām būtu galējas nopietnas lietas, nevis pilnīgi visas robežas, jo, lai no robežām būtu kāda jēga, tam ir jāsako darbībai no tavas puses, kas šo robežu gadījumā būtu diezgan radikāla. Ja darbība tam neseko, bet tā ir tikai tāda dramatiska runāšana, šī kategorija zaudē savu jēgu un vēl beigās var sniegt pretēju efektu. Bezierunu robežu piemēri varētu būt atteikšanās kāpt automašīnā, ja šoferis ir alkohola reibumā, vai romantisku attiecību tūlītēji izbeigšana gadījumā, ja partneris ir piekrāps ar citu cilvēku. Un tā varētu būt arī komunikācijas pārtraukšana ar tuvinieku, kas, piemēram, bijis fiziski vardarbīgs. Robežas parāda to, kur viena lieta beidzas un otra sākas. Skaidri saprotot šīs lietas un komunicējot tās uz ārpasauli, lai citiem cilvēkiem nav jāmin, robežas dažādas attiecības nevis iegrožo, bet tieši otrādi padara brīvākas, jo skaidri zini, ar ko tev ir darīšana. Veselīgas robežas dzimst no sava es apzināšanās, kas es esmu, kas man ir svarīgi, kas man ir nepieciešams, lai es justos mīlēts, cienīts un novērtēts cilvēks. Un ja to vēl nezini, ir pēdējais laiks sākt to apzināties. Un ja nu kas, es būšu tepat.